Dievs svētī un cel sev pretī, kad velts, lai tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, augšām ceļās un iet. Dievs svētī un cel sev pretī, kad velts, lai tās kājas, kas vājas, sirds sagurusi skumst, augšām ceļās un iet. Paldies par prezentāciju. Mana vājība ir konteineri un kuģi. Tāpēc es jums izstāstīšu, kāpēc. Mani sauc Ina. Es jau vairākus gadus vadu uzņēmumu, kuru mēs no 70 dažādiem uzņēmumiem no Krievijas, Baltijas valstīm, Polijas iepērkam preces, konsolidējam Rīgas ostā un tālāk sūtam to projām uz citām valstīm, ASV, Kanādu, Eiropu, tā tālāk. Ko mēs arī darām, mums ir tāds mazs arī virziens, kad mēs iepērkam arī preces Latvijā, atbalstam Latvijas ražotājus, esam izkonkurējuši Lietuvas biezpienu Spānijā un tā tālāk, un ceram, ka turpināsim to darīt. Bet šodien, kad es braucu uz šejienes, kā biju uzrakstījis, par ko es jums gribu runāt, bet jo vairāk es jūsos klausījos, jo vairāk es lasīju to mazo skaisto lapiņu, ko jūs iedevāt, Dievs man atgādināja par to mazo plakātu, kas stāv pie mana galda, manā ofisā. Un uz šī plakāta ir rakstvieta no pirmā laika 40. Un tur ir rakstīts, kaut tu mani svētīdams svētītu, un paplašinātu manas robežas, un kaut tava roka būtu allaža ar mani, un kaut tu mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieš sāpes. Un tas ļoti saskan ar to, jo, ziniet, ir velti cilvēkam celt savu namu, ja Dievs nesvētī. Ir velti pašam tos mietiņus stiept, sist zemē, ja nav Dievs, kas svētī un paplašina. Es jums gribu vienkārši padalīties, kā notikās manā dzīvē. Dažus gadus atpakaļ pie manis pienāca kāds mācītājs, un viņš paprasīja, kam pieder tavs uzņēmums. Nu, es kā pašapzinīgs cilvēks pateicu, man 100% visa kontrola paketa, tas ir viss man. Un viņš atkārtoja to jautājumu vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, kam pieder tavs uzņēmums, mēs sēdējām baznīcā. Un es pēkšņi paskatījos uz to koku krustu, un man aizgāja pēc 5 reizes, kamēr viņš jautā, kad mans uzņēmums patiesībā nepieder man, tas pieder Dievam. Viss, kas man ir, mana ģimene, mani draugi, mans dzīvoklis, kurā es dzīvoju, pat mans kaķis, viss, tas ir iedos man lietošanā, tas viss ir viņa. Es aizgāju uz mājām, es paņēmu kompānijas reģistrācijas dokumentus, es nostājos uz ceļiem un teicu, Dievs, vienkārši vizuāli, es vienkārši atdodu to visu tev. Es pašlaik strādāju no mājām, man ir tikai 2 uzņēmumi ASV, man ir kādas 10 kompānijas firmas, ko es sūtu uz ASV. Es saku, ja tu vari, tu svētīdams svētī un paplašini. Nākošā dienā es pasūtīju savu vizītkartes, kur līdz šai dienai es esmu tikai izpildu direktors. Un tā ir ļoti laba lieta, kad es dodu saviem partneriem ārzemēs vizītkartes, kur ir managing director. Viņi vienmēr prasa, kurš tad ir īpašnieks, un tad man ir iemesls viņiem pastāstīt, cik viss man ir oriģināli manā uzņēmumā. Kas notikās tālāk? Es sāku lūgt Dievu. Protams, ar šo raksturvietu tu svētīdams svētī. Es saku, es negribu skraidīt pa ēdenes dārzu meklējot augļus, tu atnes viņus man. Tu atved pie manis partnerus, tu izdari kaut kāds brīnumainas lietas. Es strādāju ar lieliem konteineriem, 40 pēdu konteineriem. Un man nebija pieredze strādāt ar maziem, bet man piezīmēja mūsu partners no Krievijas. Viņš teica, Ina, man ir mazs klients Spānijā, vai tu varētu sūtīt viņam 2 paletes. Un tad brīdī es domāju, man nav pieredze ar mazām lietām, bet teicu, labi, Dievs man runāja par to, ka mums ir jābūt uzticamiem pie mazuma, lai viņš varētu mums iecelt kaut kur vispār. Es teicu, labi, Dievs, es izturēšos pret šīm 2 paletēm, it kā tas būtu mans mīļais lielais konteiners. Un tā es arī darīju. Es sūtīju šīs kravas, bet, diemžēl, no Latvijas aizsūtīt uz Spānijas dienvidiem kaut ko ir grūtības ar transportu. Mums vienkārši neiet. Mums tik ļoti maz preces turien iet, ka nav transporta.
Es paņēmu gavēni, lūkšanu, es teicu, Dievs, man ir vajadzīgs kaut kāds brīnums kārtējais. Naktīs 4 pamostos, man ir vārds Vācija. Sūta caur Vāciju. Nu, loģiski, Vācija tranzīta valsts, protams, ka no turienes droši vien biežāk iet uz Spāniju nekā no Latvijas kaut kas. Es pazvanīju saviem Spānijas partneriem, viņi man iedeva lielākās loģistikas kompānijas kontaktu informāciju. Es aizsūtīju uz Vāciju šo kravu, bet kaut kas notikās kā tikai pie Dieva, jo jūs zināt, ka pie Dieva nav nejaušība. Jā, mums liekas, nejaušība, paveicās, nē. Un es sūtīju šīs 2 paletes caur vienu no lielākajām vairumtirdzniecības bāzēm Vācijā, kurā viņiem tikai vienā noliktavā ir apmēram 2000 paletes, un man ir 2 paletes. Un šis direktors, viņš vienkārši tādā dienā tāpat vien pastaigājās pa noliktavu. Tāpat vien, vai ne? Uzminiet, uz kurām paletēm viņš aizķērās. Viņš aizķērās aiz manām paletēm. Un viņš skatās, kas te tas, kaut kas jauns, un skatās preces no Latvijas, no Krievijas, no Polijas, jo es, kas bija unikāls Spānijai, sūtīja no kaut kādiem 10 ražotājiem dažādas preces, un viņam likās, ka viņam ir paraugi atnākuši, vai ne? Tādī pašā dienā viņš man piezvanīja, tādī pašā dienā viņš man prasīja, vai viņš nevar nākošā dienā lidot pie manis, noslēgt līgumu, jo viņu tas viss interesē. Bet man bija laba apmācība Denija Džonsona semināros, ko es jums arī iesaku, jo tur viņa māca, kad nepārdodiet sevi pa kapēkām. Un, iedomājieties, man zvana lielākais Vācijas klients, un es pēkšņi iztais no muguras saku, nē, rīt es jūs pieņemt nevaru. Tāds, viņš, protams, tas viņu ieinteresē tālāk, vārds pa vārdam. Un es viņam prasu, tā pazemīgi, kā jau mēs ticīgie mākam, es saku, cik tad jūs kastes gribat no tās katras preces? Viņš saka, nē, čik tu nesaproti, es gribu katru to preci ņemt fūrēm. Un tas man bija tāda atbilde par to, ka Dievs var paplašināt mūsu robežas burtiski vienas dienas laikā. Un kas notikās tālāk? Burtiski 6 mēnešu laikā mans uzņēmuma apgrozījums, 10 kārtojas, tas ir minimums, ko es jums varētu pateikt. Tālāk no šī klienta, viņam ir klientu bāze pa visu pasauli, apmēram 1000 klienti. Es jau no Vācijas esmu aizvirzījusies tālāk, es strādāju ar Grieķiju. Šodien patiesībā bija pirmais man sūtījums uz Islandi. Latviešiem mēs aizsūtījām ir krustvārdu Mīkls un tā tālāk, jo tur ir daudz latviešu klienti tādā veikalā. Un Dievs vienkārši dod klientu pie klienta. Mans amerikāņu klients, kas man ir gadiem bijis jau partners, viņš man piezīmēja dažas dienas atpakaļ, viņš saka, Ina, strādājot ar tevi, man ir nākusi tāda svētība, viņš saka, es pērku jaunu noliktavu, jo es vienkārši nevaru vairs strādāt ne noliktavā, kur mēs sākām. Un es jums to nesaku par sevi, jo mana panākuma slava vienmēr ir nākusi no viņa. Un es jums gribu pateikt, kāpēc es to visu daru. Ziniet, mērķim vienmēr jābūt lielākam nekā smuki apģērbties. Pabarot sevi, savu ģimeni, izmaksāt algas, mērķim ir jābūt lielākam. Un, kad es iesāku šo biznesu un kad es Dievam devu šos dokumentus, viņam teicu, man ir vajadzīgs vārds. Jo, kad Dievs radīja pasauli, iesākumā bija vārds, kad viņš radīja jūs, iesākumā bija vārds. Kad viņš radīja man šo uzņēmumu, iesākumā bija vārds, un es viņam teicu, dod man vārdu. Kad būs grūti, kad gribēsies vienkārši visu pamest. Es ceru, ka uzņēmēji man saprot, ka dažreiz gribas vienkārši visu pamest, pārdot, aizbraukt uz tā aizemi, kur var dzīvot ar 1000 eiro gadu un visu, un aizmirst, līdz sauļoties. Es teicu, Dievs, tanīs brīžos, ka es gribēšu visu pamest un aizlidot kaut kur zem palmas. Es saku, man ir vajadzīgs vārds. Kāpēc es to daru? Un tad Dievs man iedeva vārdu no Jesajas 23:18, bet tās peļņa un ieguvums būs veltīti tam kungam. Tā tos nekrās un neglabās, bet tās tirdzniecības peļņa kalpos tiem, kas tā kunga vaigu priekšā dzīvo, viņu labākai pārtikai un glītam apģērbam. Lielākā daļa no šī uzņēmuma iet bērniem, ģimenēm, kas cieš. Mēs atbalstam pilnībā 2 bērnu namus Ukrainā, kur mēs esam palīdzējuši atjaunot pēc kara darbībām. Mēs atbalstam bērnus sociālajos centros Latvijā. Un ziniet, tanīs brīžos, kad gribas pamest visu, es pastos uz tām bildēm, kuras man sūta šie smaidīgie bērni, un zinu, ka man nav tiesības. Man nav tiesības pamest, man nav tiesības nogurt, man nav tiesības pagurt. Dievs ir mums svētīgs tagad ar to, ka mēs varējām atvērt savu fondu. Mums ir tagad pašiem savs labdarības fonds, ar kur mēs esam piesaistījuši vairākus projektus no visas pasaules, kur mēs tagad palīdzēsim. Un es vienkārši jums gribu, ja es varu kaut ko ieteikt,
Uztaisiet sev mērķi lielāku nekā vienkārši dzīvot, vienkārši eksistēt. Jo tad arī ir tā sajūta, kad stāv ar šiem visiem kuģiem un konteineriem, kas stāv kāds milzīgs eņģelis, kas vienkārši sargā un saka, tu to dari nevis, lai pēstu kaut kur labākā restorānā vai pati kaut kur aizbraukt, tu to dari, lai piepildītu manu sūtību. Un ziniet, tādīs brīžos, kad ir grūti un kad liekas, arī šodien no rīta, vienkārši pietrūkās sniega 1000 eiro algas izmaksāt. Bet es vakarā sēdēju uz ceļiem un, ziniet, Iesajas grāmatā ir tāda raksturvieta, kad jūs apģērbsiet nabagu, kad jūs viņus paēdināsiet. Un tad, kad jūs sauksiet, viņš teiks, redzi, šeit es esmu. Un vakar es sēdēju saviem ceļiem un es teicu, Dievs, es atdevu šomēnes vairāk nekā es biju plānojis, jo bija atbraukšu no Ukrainas kāda cilvēka, kas prasīja palīdzību. Un es teicu, Dievs, tagad man vajag, lai rīt no rīta, kad es braukšu pirms runāt uz šo Rāmavas mūžu, man vajag, lai tu man parādi manā kontā ar dažiem tūkstošiem, ka redzi, šeit es esmu. Un uzminiet, kas notikās. Nevajag nemaz minēt. Viens klients pārskatīja ātrāk, nekā viņš bija plānojis. Ja? Tā kā es vienkārši jūs iedrošinu. Es jūs iedrošinu dot, jo tas dod kaut kādu garantiju. Nevajag mums apdrošināšanas polises kristiešiem, mūsu apdrošināšanas polises vislabākā ir tur. Tā kā esat svētīti.